Nu, kā gatavo no sarkanās mušmiras ziedi. Te žurnālā un Tereško grāmatā varam mazliet izlasīt. Šajā žurnālā ir daudz, kas vēl kā savvaļas augi, jeb nezāles izmantot. Interesants žurnāls. Te jau ir gatavs eļļas izvilkumi. Dažādi augu maisīgi, propolis, sveķi, arī mušmira, sarkanais pipars. Tos mēs, piemēram, varam saliet kopā, kad gatavojam ziedus. Nu, šeit jau ir gatavas ziedas, te, piemēram, ar sarkano piparu. Te bez. Nu, sarkanais pipars dod tādu mugurā, kad mēs uzsmērējam, tāds siltuma efekts daudz spēcīgāks. Ja mums ir izkaltēts, piemēram, te tagad ir mušmirem, dišsardzene izkaltēta, saulsardzene un pulpēdis baltais. Tātad pulveri samaļam. Nerafinētā saulspuķeļa, jo viņi parasti visilgāk glabājās, tur 2 gadus par to, atšķirībā no citām. Lūk, tik arī pielējam un tad atliek saskalīt. Katru dienu varam skalot, ja gribam ātrāk gatavu sākumā. Pieņemsim, cits piedevs varbūt arī sabiezēs. Liekam tumšā vietā, siltā. Un tad, kad ziedas gatavojam, tad, piemēram, ja gribam ziedas, ja, tad atliek ar kokosrieksteļu, nu, parasti kādu bio vai organisko. Tikai jāatcerās, ka viss siltumā nevar turēt, tad jums paliek izkusīs jau, jā. Nu, vēl pie mušmiras ir tas, ka viņi tās 40 dienas obligāti jānogaida, jo sadalās organismam kaitīgās vielas. Un ja lietojam uz organismu smēriem, tad parasti skaitās 2 nedēļas apmēram. Bet, nu, parasti jau palīdz uzreiz jau un īsi viss, jā.